Tā, labrīt, labdien! Ceru, ka mani var labi dzirdēt. Uzgaidīsim vēl kādas 2 minūtes, un tad arī sāksim šo te prezentāciju par iekšējās kontrolas sistēmu un tām aktualitātēm, kas mums ir šobrīd. Bet pagaidīsim nedaudz, jā. Nu, labi, tad sāksim. Labrīt, labdien visiem! Mani sauc Viktors Austris Nikitins. Pēdējos 3 gadus darbojos Zērnāta advokāta birojā BDO Law. Man tā galvenā specializācija ir tieši AML sankcijas un tagad arī kriptoaktīvu. Esmu gan certificēts noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists, gan arī naudas atmazgāšanas novēršanas speciālists kriptoaktīvu jomā. Un, kā jau teicu, pārstāvu Zērnāta advokātu BDO Law. Mēs atrodamies Skanstē, Mihaila Tāla ielā 1, un mūsu tie pakalpojumi ir ne tikai juridiskie pakalpojumi, bet arī grāmatvedības, finanšu konsultācijas, grāmatvedības pakalpojumi, audits un citi. Bet šodien tad mēs vairāk parunāsim tieši par iekšējās kontrolas sistēmu un gribam aprunāt tos galvenos elementus, kā arī kaut kādas jaunās aktualitātes, kas mums ir gan mūsu nacionālajos normatīvajos aktos, gan arī vispār kopumā arī sankciju joma kā tāda. Tāpat 19. sankciju pakete mums ļoti drīz tiks pieņemta Eiropas Savienībā. Tāpēc iziesim un iesāksim varbūt to visu ar tādu statistiku un faktiski praktisko iekšējās kontrolas sistēmas nozīmi. Nu, tātad mēs zinām, mums ir AML likuma subjekti, kam ir pienākums izstrādāt tieši tāpatās arī sankciju iekšējās kontrolas sistēmu. Šeit to mums, protams, nosaka sankciju likuma 13. pants. Un tas ir viens no tiem iemesliem, kādēļ uzņēmumi pie mums izstrādā iekšējās kontrolas sistēmu, jo tas ir noteikts pienākums. Bet vēl arī otrs šis te apstākļus, kādēļ ir nepieciešams izstrādāt, tā ir īpaši būtiska tēma importētājiem, eksportētājiem, jo ir paredzēta arī krimināla atbildība par sankciju pārkāpumiem. Un, ja mēs paskatāmies, kāda ir bijusi tā mūsu pēdējo gadu statistika, tad mums katru gadu ir vairāk kā 100 aktīvi krimināli procesi. Faktiski līdz 24. gadam nospiedoši vairākums pamatā gandrīz visi krimināli procesi, kas ir bijuši uzsākti, tie ir bijuši tieši valsts ieņēmuma dienestā. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka valsts ieņēmuma dienests, vidu muitas un nodokļu kontroleri ir tā iestāde faktiski, kas pārbauda tās preces šķērsojot robežu, ņemot vērā to, ka lielākā daļa sankciju pārkāpumu notiek tieši veicot kādus neatļauts darījums, veicot kādu preču piegādi, importu, eksportu. Tādēļ arī pamatā šeit krimināla procesi ir pie valsts ieņēmuma dienesta. Šeit gan zemāk mēs nedaudz redzam to, ka to iztiesāto kriminālu lietu skaits ir visai mazs, un tas lielā mērā saistāms ar to, ka pamatā jau šajos te sankciju pārkāpumu gadījumos šis te apsūdzētais panāk vienošanos ar prokuroru par sodu. Un faktiski šis krimināla process tālāk nemaz uz tiesu neiet.
Bet tātad mums ir bijuši arī diezgan ievērojama nopietna grozījuma krimināla likumā, un to mērķis arī lielā mērā ir atslogot valsts ieņēmuma dienestu darbu, kā arī padarīt šo sankciju pārkāpumu izmeklēšanu, to sodu piemērošanu efektīvāku. Jo salīdzinot līdz šim iepriekš, jebkurš sankciju pārkāpums neatkarīgi no tās summas ir bijis krimināli sodāms. Tas nozīmē, ka jums ir viss šis garais, smagnējais process tiem, kas ir iesaistīti tajā. Tad tagad mums ir nedaudz, es neteiktu nedaudz, bet diezgan būtiski izmainītas arī tās atbildība par šo sankciju pārkāpumu. Un tagad jau faktiski ir tā, ka, teiksim, ja ir veikta kāda preču piegāde vērtībā zem 10 000 eiro, tad faktiski šis būs jau administratīvs pārkāpums. Tas nozīmē to, ka viss šis process, viss tā iesaistītā uzņēmuma sodīšana būs nesalīdzinām daudz ātrāk un daudz efektīvāk, jo, kā mēs saprotam, arī krimināla procesā ir viss. Tas ir diezgan garš un smagnējs process, un tur ir iespējams gan pirmajā instancē tiesāties, gan pēc tam apelācijas instancē. Faktiski šis viens krimināla process var izvilkties gadiem ilgās mocībās. Un tā, lai kaut kādā mērā risinātu šo problēmu, tad tagad ir šie grozījumi, kas pieļauj šos mazos sankciju pārkāpumus sodīt administratīvi. Tomēr jāņem vērā arī tas, ka ne visām precēm tas tā būs. Ja, teiksim, tiks piegādātas kādas militāra rakstura preces, tad tur šis 10 000 eiro slieksnis īsti nepalīdzēs, un krimināla atbildība būs jebkurā gadījumā. Būtiski ir atgādināt to, ka ar izmaiņām ir ne tikai, teiksim, samazināt kaut kādu sodi sankciju pārkāpumiem, bet tai pašā laikā arī kādi smagāki sankciju pārkāpumi tiks sodīti jau ar maksimālo brīvības atņemšanu līdz 12 gadiem esošo 8 vietā, kas mums bija līdz šim. Tātad tā praktiskā nozīme ir diezgan skaidra. Tātad tas ir vai izvairīties no kādiem regulatoru sodiem, un otrs tas ir importētājiem un eksportētājiem. Šajā prezentācijā gan es vairāk pievērsīšos tieši eksportētājiem, varbūt nevis likuma subjektiem. Un tad vienmēr ir tas jautājums arī, kādas tad ir tās atbildības robežas, cik tālu man būtu jāpēta šis darījuma partneris, jo, kā mēs redzam, ir pilnīgi pietiekami ar to, ka uzņēmums apzinās, ka viņa darbība rezultātā var tikt pārkāptas sankcijas. Tātad šis pienākumu loks, šis standarts, kas būtu jāveic šādam eksportētājiem, ir diezgan augsts. Un, tātad tas pats galvenais, kas ir nepieciešams personai, šim uzņēmumam, eksportētājiem, importētājiem, ir būtiski veikt un piedokumentēt šo savu klienta izpēti, jo tā atbildības robeža faktiski ir iekš tā, cik tālu jūs varējāt zināt un cik daudz jums vajadzēja veikt, lai pārbaudītu šos riskus. Teiksim, ja jūs esat izdarījuši visu iespējamo, kas vien bija, un neesat konstatējuši kaut kādus reālus sankciju riskus, un tomēr galu galā tā automašīna vai kas nonāks Krievijā un tiks konstatēts šis sankciju pārkāpums, tajā brīdī jau tiks vērtēta tā jūsu atbildība. Un ja jūs būsiet izdarījuši visu iespējamo, pārbaudījuši publiski pieejamo informāciju, veikuši darījumu partneri izpēti, tad jūsu šī pozīcija būs daudz labāka un iespējams būs iespēja izvairīties no šīs atbildības. Un arī kā Eiropas Savienības komisija skaidrojusi to, ka ir nepieciešams pārbaudīt šīs darījumā iesaistītās puses, pārbaudīt pašas preces un pakalpojumus, vai tās atbilst, un arī, protams, arī šo risku visu izvērtēt, piedokumentēt, kā arī vērtēt to pašu maksājumu veidu, caur kādām bankām, caur kādām valstīm ies šie maksājumi.
Nu, un kā jau teicu, mans tas galvenais mērķis varbūt šodien ir vairāk pievērsties tieši preču importētājiem un eksportētājiem. Un kā jau es teicu, arī, jā, ir arī mums likuma subjekti, kam ir nepieciešams izstrādāt iekšējo kontrolas sistēmu. Tomēr šī iekšējās kontrolas sistēma pēc būtības, ja jūs neesat AML likuma subjekts, un tas mērķis ir vienkārši izveidot sankciju iekšējās kontrolas sistēmu, kas pasargātu tieši no sankciju riskiem, tad šī iekšējās kontrolas sistēma viņa tomēr atšķirsies savā būtībā un savā veidā. Un kādēļ es to stāstu? Tādēļ, ka bieži vien jau ir uzņēmums, kas nav likuma subjekts, bet kas eksportē. Nu, un tālāk, ko viņš dara? Šis uzņēmums paņem kādu jau iespējams sagatavotu gatavu iekšējās kontrolas sistēmu no AML likuma subjektu. Nu, un tad beigās sanāk tā, ka šis uzņēmums, kuram ir būtiski sankciju riski, sāk vērtēt arī AML riskus. Arī pēc būtības tam nav liela nozīme. Un tāpēc mums šeit ir arī piemērs no AML likuma, kur ir noteikts konkrētas klienta izpētes prasības, proti, kādi riska apstākļi ir obligāti jāņem vērā, vērtējot savu sadarbības partneri. Nu, un tālāk izējām. Tas pirmais darījuma attiecības notiek neparastos apstākļos. Nu, tas varētu būt būtisks gan no AML, gan arī no sankciju perspektīvas. Savukārt, ejot tālāk, vai klients ir saistīts ar augsta riska trešo valstu, augsta riska trešā valsts varbūt arī Eiropas Savienības dalību valsts, piemēram, Bulgārija, kas ir iekļauta pelēkajā sarakstā. Nu, no AML perspektīvas, jā, tiešām valstī piemīt paaugstināts legalizācijas risks, bet, ja mēs tā padomājam no sankciju perspektīvas, vai tiešām tas būs pats būtiskākais? No sankciju perspektīvas droši vien, ka īsti nē. Tieši tāpat tās ir arī valsts, kurā pastāv augsts korupcijas risks. No AML perspektīvas, protams, tas ir svarīgi, bet no sankciju iekšējās kontrolas sistēmai, vai tas ir būtiski to izstrādājot? Droši vien jau, ka nē. Protams, pastāv arī gan ASV, gan Eiropas Savienībai, gan arī apvienotajai karalistei speciāli sankciju režīmi, kas ir vērsti pret korupcijā iesaistītām personām, bet tas nebūtu pats būtiskākais apstākļus, jo tomēr šie sankciju saraksti, viņi ir relatīvi, es teiktu, ļoti šauri, vismaz pagaidām vēl. Protams, skatoties uz kuru, vai tas ir Eiropas Savienības vai ASV, bet tomēr pastāv atšķirības. Bet, jebkurā gadījumā, ja mēs ejam tālāk, valsts, kurā ir augsts noziedzīgu nodarījumu līmenis, kurā var tikt legalizēti līdzekļi, atkal jau AML, IKS, protams, jā, tas ir būtiski, bet vai sankciju gadījumā tas ir būtiski? Noteikti ne tik ļoti. Un savukārt tālāk jau, kad mēs ejam pie šī riska apstākļa, kas ir sadarbība ar, vai klients ir no valsts teritorijas, pret kur ir noteiktas sankcijas, tas būs svarīgi gan no AML perspektīvas, gan no sankciju perspektīvas. No AML perspektīvas tas ir būtiski, jo arī sankciju pārkāpums tomēr ir predikatīvs noziedzīgs nodarījums, kur rezultātā gūtos līdzekļus ir pamats legalizēt. Tāpēc arī izstrādājot šo iekšējās kontrolas sistēmu, ja jūs to darat paši, tad aicinājums pievērst uzmanību šiem riska apstākļiem un tiešām ņemt vērā tos apstākļus, kas ir būtiski tiešām šo sankciju risku mazināšanai. Pretējā gadījumā vienkārši jums būs klienti nepareizu riska līmeni noteikti, un attiecīgi arī visas tās pārējās darbības, kas būs iespējams, nebūs tik precīzi iespējams identificēt tos riskus, vai arī jums būs nepamatot daudz varbūt klienti ar piemērot augstu risku, kur patiesībā tas sankciju risks ir nekāds. Un tad no kā tad sastāv īsti iekšējās kontrolas sistēma? To var dažādi dalīt, bet pamatā būtu tie 4 elementi. Tas ir risku novērtējums, kurš ļauj identificēt, kādiem riskiem tad uzņēmums saskarās.
Tās ir procedūras un politikas, kas nosaka jau konkrētas darbības, kas ir nepieciešams, lai pasargātos no šiem te riskiem, teiksim, kā tiek veikta dokumentēta izpēta un tā tālāk, kā arī darbinieku apmācības. Darbinieku apmācības arī ir ļoti būtisks, jo ļauj sakot līdz šim te strauji attīstībā esošajam sankciju regulējumam. Pats pēdējais, iespējams, pat kaut kādā ziņā būtiskākais ir šī klientu un darījuma izpēte. Šo te risku novērtējumu, procedūras un darbinieku apmācības mēs veicam pēc būtības tā, lai sasniegtu šo rezultātu, lai būtu veikta kvalitatīva klientu un darījumu izpēti. Un būtiski ir ne tikai to veikt, bet arī to piedokumentēt, jo vienmēr jāatcerās to, ka, ja būs kāds sankciju pārkāpuma gadījums, jums būs jāparāda, ko jūs esat darījuši, kāda tad ir, ko jūs esat mēģinājuši izdarīt tā, lai novērstu šos te riskus, lai vispār novērstu savu iesaisti šādos te darījumos. Tāpēc vienmēr ir ļoti būtiski ne tikai veikt pārbaudas, bet tās arī piedokumentēt, izgatavot klientu izpētes veidlapu, kur viss tiek sarakstīts, pierakstīts, kā arī veidot arī iespējams kaut kādu kartotēku, kur būtu iespējams salikt šos te klientus un tālāk attiecīgi būtu vieglāk vadīt šos te riskus. Bet pa pašu risku novērtējumu, tas ir, kā jau es teicu, nepieciešams tā, lai noskaidrotu un izprastu savu risku, un to var vērtēt no vairākām perspektīvām, kāds ir mūsu klientu risks, kāds ir mūsu valsts un geogrāfiskais risks, kāds produktu pakalpojumu, piegādes kanāla risks. Visas šīs lietas ir savstarpēji saistītas un kaut kādā veidā pārklājas varbūt dažviet, bet tas ļauj no katra skata punkta pavērst to skatienu un izanalizēt, kāds tad ir tas mūsu klientu risku, kādi tad ir tie mūsu riski raksturīgie. Un savukārt tālāk jau šis izstrādātais risku novērtējums jau ļauj veidot procedūru atbilstoši tiem jūsu konstatētajiem un raksturīgiem riskiem, jo uzņēmuma darbības ir daudz un dažādas, un arī šie riski, arī tie paši sankciju riski var būt pavisam dažādi. Līdz ar to arī tas iekšējās kontrolas sistēmas, tas fokus var būt uz kaut kādiem konkrētiem riskiem. Un tāpēc ir nepieciešams noskaidrot, uz kuriem tiem riskiem tad vērst to visu IKS darbību. Manuprāt, arī diezgan labs palīgs ir ne tikai procedūra, bet arī politika, ko varētu saukt par sava veida tādu kā konstitūciju, satversmi procedūrai, kas nosaka tādus, tas ir daudz šaurāks dokuments, nesaka varbūt neskaidro kaut kādas konkrētas darbības, kas ir jādara, bet vispārīgi nosaka to, ar ko mēs sadarbosimies, ar ko mēs nesadarbosimies, kaut kādas pamatnostādes, no kurām jau tālāk varbūt arī iespējams to pašu procedūru neskaidrību gadījumā interpretējot varētu nonākt pie tā pareizā slēdziena. Kāds tad ir bijis šis te mērķis? Politika nav obligāta, bet tā var palīdzēt, protams, atkarībā no uzņēmuma darbības. Jā. Un pašā procedūrā es teiktu to, ka pats minimums, kas tur obligāti ir jāiekļauj, tā ir darbinieku klientu izpētes kārtība, regularitāte, kā arī šīs izpētes dokumentēšana, kas, kā jau es teicu, ir ļoti, ļoti būtiska. Nemazāk būtiski ir arī sadalīt skaidri darbinieku pienākums un atbildības sadalījumi, jo šis integritātes trūkums uzņēmumā var radīt zināmas problēmas, jo, ja nav konkrētu atbildīgo personu, tad arī tā atbildība izplūst un, attiecīgi, šie procesi var nebūt pietiekami efektīvi. Noteikti arī vajadzētu padomāt un iekļaut kaut kādu rīcību, ko mēs darām tādā gadījumā, ja mēs konstatējam, nepieļaujam sankciju risku vai
konstatējam iespējams arī pagātnē kaut kādus iespējams sankciju pārkāpumus, lai mēs zinātu vienkārši, kā rīkoties, lai būtu skaidrs darbības plāns, ja ir konstatēti šie riski, ko mēs darām, ja mēs nevaram ar šo te klientu strādāt, šo te darījumu izpildīt vai jā. Nu, protams, šie trīs elementi – klientu izpēte, darbinieku pienākumi, rīcība, sankciju pārkāpumu gadījumos. Tam visam ir arī tāds iespēja to visu pārbaudīt un auditēt, un tas ir arī nepieciešams, jo vienmēr jāpatur prātā to, ka kaut kādas kļūdas var notikt. Nu, un tas var būt tikpat labi arī gan darbinieku, gan pašas izpētes gaitā pieļautas nepilnības. Nu, un ir labi, ja ir paredzēts šis iekšējais izvērtējums. Teiksim, jūs pēc pusgada, jums ir iekšējās kontrolas sistēma, un tad jūs arī pētat, cik izvērtējat, cik efektīvi viņi strādā, vai varbūt problēma nav bijusi, varbūt problēma ir bijusi nepareizā risku novērtējumā. Ne uz tiem riskiem ir orientācija. Varbūt tikpat labi arī tās var būt kaut kādas paviršības kļūdas, kas ir pieļauts klienta izpētē. Nu, un šis izvērtējums ļauj pārbaudīt, vai tiešām viss uzņēmumā strādā. Un tas noteikti, ka būtu jāiekļauj šajā sankciju procedūrā. Un, kā jau teicu, arī kolektīva apmācības ir ļoti būtisks, jo kaut vai šī gada laikā jau mums ir pieņemta 16., 17., 18. un ļoti drīz arī tiks pieņemta 19. sankciju pakete. Tas nozīmē to, ka gan paši sankciju ierobežojumi ir ļoti dinamiski, parādās jauni, tiek mainīti, interpretēti jau esošie. Un ir nepieciešams tam sekot līdzi ne tikai no tā viedokļa, ka mums ir jaunas sankcijas, jauni ierobežojumi, bet arī šīs apiešanas metodas, sankciju apiešanas metodas, viņas arī attīstās un kļūst arvien advancētākas. Tādēļ noteikti, ka šīs apmācības ir ļoti būtisks, ir īpaši sankciju jomā. Jā, AML jomā mēs zinām to, ka ir kaut kādi grozījumi, kaut kādas lietas, kas attīstās, bet es teiktu to, ka viņas neattīstās nebūtu tik strauji, kā tieši šis sankciju regulējums. Nu, un, protams, ja reiz mēs runājamies par šīm sankciju paketēm, tad, manuprāt, viens no visbūtiskākajiem ierobežojumiem, kas gan varbūt tiešā veidā neskara Latvijas uzņēmums, bet ir tieši šī naftas cenu grieztu samazināšana, kas nozīmē to, ka G7 valstu apdrošinātāji nevar sniegt kādus pakalpojumus saistībā ar naftas kravām, kuras pārdošanas cena ir vairāk, šobrīd jau vairāk par $47,6 attiecībā uz jēlnaftu. Nu, tātad šis ierobežojums, kā arī otrs būtiskākais pēdējā sankciju paketes ierobežojums ir importa aizliegts refinētiem naftas produktiem no trešajām valstīm, kas ir pārstrādāti no Krievijas jēlnaftas. Nu, un tas bija ļoti būtiski no tā viedokļa, ka mēs esam aizlieguši jau no 22. gada nogales un 23. gada sākumā dažādu naftas produktu importu Eiropas Savienībā pa jūras ceļiem, bet kā tad notikās, tā jēlnafta, kas iepriekš plūda pie mums uz Eiropas naftas pārstrādes rūpnīcām, viņi vienkārši aizplūda uz Turcijas un Indijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Nu, kas tad notika tālāk? Krievijas nafta tiek aizvest uz Indiju. Indijā viņa tiek pārstrādāta benzīnā, dīzelī, vienalga kādā naftas produktā. Nu, un tālāk jau viņa varēja droši plūst atpakaļ uz Eiropas Savienību, jo šis produkts ir ražots Indijā, par spīti tam, kā varbūt tās izeivielas ir nākušas no Krievijas. Nu, un šādu naftu tad varēja tirgot. Nu, un attiecīgi šobrīd jau 18. sankciju pakete aizliedz šādu importu.
Varbūt tas bija arī jādara daudz ātrāk tā, lai nepieļautu šo te biznesa attīstību, šādu te biznesa attīstību trešajās valstīs, bet, tas ir cits jautājums. Un šobrīd visaktuālākais jautājums, protams, sankciju jomā ir atkal par dabas resursu importu Eiropas Savienībā. Ir bijuši arī regulas piedāvājumi tagad pēdējā laikā, kas vispār līdz 28. gadam izbeigt jebkādu degvielas, gāzes un citu energoresursu importu. Bet pagaidām vēl tas nav pilnībā pielemts un tiek arī domāts iespējams to, ka šo te ierobežojumu varētu iekļaut arī vienkārši sankciju šajā te nākošajā paketē. Jā. Protams, arī pēdējās visas sankciju paketes, kas ir bijušas, viņas ir arī vērstas uz Krievijas tā saucamiem ēnu flotes kuģiem, bet šeit arī jāņem vērā to, ka šie sankciju ierobežojumi, kas ir pret šiem kuģiem, viņi faktiski aizliedz sniegt kaut kādus pakalpojumus drīzāk šiem kuģiem, nodrošināt ar floti piestāšanu ostā un tā tālāk. Realitātē jau šie ēnu flotes kuģi mierīgi var peldēt pa Baltijas jūru un netraucēti faktiski turpināt šo te eksportu, un neviens īsti to nevar ierobežot. Šobrīd mums ir bijuši kādi 2 gadījumi. Vienā gadījumā bija aizturēts kuģis Vācijā, jo viņam vienkārši saplīs motors un viņi iepūta Vācijas teritoriālajos ūdeņos. Bet tāpatās kā arī vēlāk tā Igaunijas gadījumā, faktiski neko jau pret to kuģi nevar iesākt. Tas ir viņš vienkārši jāpalaiž vaļā. Un tieši tā tas arī notika abos gadījumos. Jā, vēl arī ļoti interesanti to, ka jaunā sankciju pakete varētu arvien vairāk skart uzņēmumus trešajās valstīs, tīpaši Indijā un Ķīnā, kā arī pastāv tiek apspriests arī piedāvājums par ierobežojumiem norēķiniem ar kriptoaktīviem. Kā mēs zinām, kopš Krievijas kara eskalācijas 22. gadā daudzas bankas, daudz finanšu pakalpojumu sniedzēji vienkārši atteicās nodrošināt darījumus ar Krieviju, Baltkrieviju. Daudziem uzņēmumiem ir jautājums, kā tagad to risināt. Un viens no tiem risinājumiem bija, protams, arī norēķina kriptoaktīvos. Bet vienlaikus arī kriptoaktīvi ir ļoti ērti, nevis vienkārši tikai, lai norēķinātos iespējams par legālu preču eksportu, importu, bet norēķinātos arī par sankcionētām precēm. Un jā, par tiem kriptoaktīviem es teiktu to, ka tur arī vienmēr jāņem vērā to, kā, ja jūs esat eksportētājs, teiksim, eksportējat uz Krieviju, Baltkrieviju preces, saņemat norēķinus kriptoaktīvos, tad ir jāpatur prātā to, ka jums jau tie kriptoaktīvi arī pēc tam būs jāpārvērš eiro, dolāros un iespējams jāizmanto citos darījumos, un tajā brīdī, kad jūs skaidrosiet to, ka kriptoaktīvi ir no tirzniecības, kad bankai skaidrosiet, ka kriptoaktīvu izcelsme ir veiktie darījumi ar Krieviju, Baltkrieviju, iespējams, ka kādai bankai šī riska apetīte būs pārāk zema, lai ar jums turpinātu sadarbību. Tāpēc kriptoaktīvu jomā, jā, tas ir jāpatur vērā. Bet tad, turpinot pie iekšējās kontrolas sistēmas, tad mēs izgājām cauri to, ka mums ir šis risku novērtējums, mums ir politika, vispārīgs dokuments, procedūra jau diezgan skaidrs un konkrēts, kolektīva apmācības, un tas pēdējais, tas pats būtiskākais, ko jau es iepriekš minēju, tā ir tā sadarbības partneru izpēte. Manuprāt, ļoti vērtīgs palīgs, ko nedrīkst nekādā gadījumā ignorēt, ir Eiropas komisijas palīga materiāls, vadlīnijas operatoriem, kas arī cits starpā
palīdz uzdot jums tos jautājumus, uz kuriem jums ir jāspēj atbildēt skaidri un gaiši, lai izprastu to savu sankciju risku. Un, piemēram, attiecībā uz sadarbības partneri, kad mēs veicam šo te izpēti, tad mums jānoskaidro, vai mēs zinām, kas tad ir šī sadarbības partneri īpašumtiesību struktūrā. Varbūt šajā īpašumtiesību struktūrā ir kāds sankcionēts uzņēmums. Iespējams, nav zināmi šie te kapitāla daļu īpašnieki. Tas jautājums, kāda ir tā struktūra, vai tā īpašumtiesību struktūra ir skaidra un saprotama. Nu, un ja būs kādas sankcionētas personas iesaistītas vai kādas citas ļoti augsta riska, tad visticamāk šīs īpašumtiesību struktūras tiks slēptas, veidotas sarežģītas un nemaz tik vienkārši nevarēsiet nonākt pie tā secinājuma. Nu, tāpēc nedrīkst baidīties arī uzdot saviem sadarbības partneriem kaut kādus jautājumus un skaidrot to, ka mēs tomēr esam Eiropas Savienībā, mums ir savs regulējums, savs pienākums, un tieši tāpatās kā bankas labprāt neprasītu jums informāciju par līdzekļu izcelsmi, tieši tāpatās jūs labprāt arī nejautātu savam sadarbības partnerim. Bet tā realitāte ir tāda, ka, lai pasargātos no riskiem un izpildītu likumā un citos normatīvos aktos noteiktos pienākums, ir jāuzdod šie te jautājumi. Un sadarbības partneru gadījumā es teiktu ļoti būtiski, it īpaši, ja tā ir Kazahstāna, Kirgistāna, Krievijas kaimiņu valstis, tad ļoti būtiski būtu arī dokumentēt, kādā veidā tad ir nodibināta šī sadarbība. Jo arī mēs saprotam to, ka bija ļoti daudz uzņēmumu, kas eksportēja uz Krieviju, un, protams, sankcijas liedz šo eksportu, kas ir nākošais, un pēkšņi parādās sadarbības partneri Kazahstānā, Kirgistānā. No vienas puses tas ir loģiski, jo uzņēmums meklē citus noietu tirgus, bet no otras puses arī jāsaprot to, ka tas arī var izskatīties nedaudz aizdomīgi, un tas var liecināt varbūt pat par to, ka tagad tas eksports viņš jau turpinās uz Krieviju, viņš vienkārši iet caur šīm te kaimiņu valstīm. Tāpēc šī te sadarbības uzsākšana, šis te, kā jūs esat nonācis līdz tam sadarbības partnerim, arī var spēlēt ļoti, ļoti lielu nozīmi. Un to jums var jautāt primāri, vispirms jau to visticamāk pajautās tieši jūsu banka. Un pētot sadarbības partneri, arī, protams, mēs skatāmies, ar ko tad uzņēmums ir iepriekš nodarbojies. Iespējams, ka uzņēmuma saimnieciskā darbība pirms tam ir pilnīgi nesaistīta bijuši, iespējams, arī īpašnieki un uzņēmuma vadītāji ir bijuši pavisam citi. Tad tādā gadījumā mēs uz to varam skatīties tieši tāpatās kā uz pilnīgi jaundibinātu uzņēmumu, jo, pēc būtības starpības nav nekādas, no tās iepriekšējās darbības īpašniekiem, vadītājiem nav nekā. Pēc būtības tas ir jauns uzņēmums. Bieži vien arī tieši tā, lai radītu šo te priekšstatu par jau ilgstošu saimniecisko darbību, sankciju apiešanas gadījumos izvēlās arī tādus uzņēmumus, kas tai Kazahstānā, Kirgistānā ir jau kādu ilgāku laiku dibinātu. Un ņemot vērā to, ka šī informācija par šajās valstīs dibinātajiem uzņēmumiem publiski būs visai ierobežota, jums nebūs īsti iespējams citu variantu, kā vien uzdot šos te jautājumus, lūgt sadarbības partnerim iesniegt savu īpašumtiesību struktūru, kāds dokuments, kas to apliecina, par saimniecisko darbību, iepriekšējo finanšu pārskatus, kaut kādu informāciju, kas jums dod, kas jums un arī bankai vai izmeklētājiem dos šo pārliecību par to, ka tas nav sankciju apiešanas gadījums. Es ļoti aicinu visus vienmēr arī pārbaudīt publiski pieejamo informāciju par to savu sadarbības partneri, jo bieži vien tas ir labākais veids, kā identificēt kaut kādus potenciālus riskus. Pirmkārt, tā var būt informācija par iespējams kādiem citiem sankciju pārkāpumiem, kas ir veikti citur, no citām valstīm, kā arī šī publiski pieejamā informācija jums ļauj vispār novērtēt, cik
iespējams šis sadarbības partneris Kazahstānā vai Kirgistānā, cik viņš ir reāls. Jo, pirmais, ko mēs skatāmies, tā ir, protams, mēs apskatāmies, vai uzņēmumi ir mājaslapa. Ja uzņēmumi ir mājaslapa, tas ir labi. Un tālāk mēs paskatāmies, kas ir mājaslapā, iespējams, kādās valūtās iespējams norēķināties. Tur mēs skatāmies Kazahstānas uzņēmums, viņš piedāvā norēķināties rubļos. Un tas uzreiz ir jautājums, kāpēc, ja viņš darbojās Kazahstānā, kāpēc viņš piedāvā rubļos, vai iespējams arī šo te publiski pieejamu informāciju pārbaudot, mēs konstatējam to, ka šis te Kazahstānas uzņēmums ir daļa no lielas grupas, kur pamatā tā galvenā darbība notiek Krievijā. Tāpēc pilnīgi noteikti ir jāpārbauda publiski pieejamā informācija, un es arī pievēršu vienmēr arī uzmanību, teiksim, tiem pašiem telefonu numuriem, kas ir norādīti uzņēmuma mājaslapā. Mēs redzam, telefonu numurs, kas ir Krievijas kodu sākās. Tas jau ir uzreiz tā aizdomīgi. Mēs paņemam šo telefonu numuru, iemetam Googlē, pameklējam kādiem citiem uzņēmumiem vēl tas saistīts. Mēs varam iegūt vēl vairāk informāciju. Tāpēc sadarbības partneri izpētē noteikti šis te ir ļoti, ļoti būtiski. Un pētot sadarbības partneri, vismaz Eiropas Savienības, arī ASV sankciju kontekstā mums noteikti ir jāatcerās to, ka ir, protams, personas, kas ir iekļautas tiešā veidā sankciju sarakstos, bet sankcijas tiek attiecinātas arī uz tiem uzņēmumiem, kas ir šo personu kontrolē vai īpašumā. Un īpašumtiesības slieksnis tā tad ir vismaz 50%. Pagājušajā gadā viņš tika nedaudz mainīts. Agrāk šis Eiropas Savienības īpašumtiesības slieksnis bija vairāk kā 50%. Tas faktiski nozīmē 50% plus viena akcija. Bet 24. gadā tomēr saprata to, ka varbūt tas nav pareizākais veids, un šis īpašumtiesības slieksnis tika mainīts uz vismaz 50. Tātad šobrīd, konstatējot to, ka 50% no uzņēmuma ir sankcionēts personas īpašumā, tad mēs attiecīgi varam kaut vai balstoties uz īpašumtiesību kontrolas aspektu teikt to, ka sankcija ierobežojumi ir attiecinām arī uz šo uzņēmumu. Un šeit mums ir piemērs SIA1, kuram ir 3 kapitāla daļa īpašnieki, 2 fiziskas personas un 1 juridiska persona. Tātad Misters A fiziskā persona, kurai pieder 25%, un kurš ir iekļauts sankcijas sarakstos, Misters B, kuram tieši 50%, un kurš nav iekļauts sankcijas sarakstos. Un savukārt trešais īpašnieks ir SIA2 uzņēmums, kas pastarpināti 100% pieder Misteram C, kurš arī ir iekļauts sankcijas sarakstos. Un ja mēs skatāmies pēc šī te īpašumtiesību kontrolas, īpašumtiesību kritēriju, tad mēs redzam to, ka SIA2 arī tiek attiecināti ierobežojumi, jo SIA2 vismaz 50% apmērā pieder sankcionētai personai, šajā gadījumā 100% Misteram C. Un attiecīgi tālāk jau mēs skatoties, redzam to, ka arī ņemot vērā šos īpašumtiesību kritēriju, arī attiecībā uz SIA1 būs attiecinām šie te sankciju ierobežojumi. Jo, kā mēs redzam, 25% pieder sankcionētai personai caur SIA2 un 25% Misteram A patiešo. Te mums ir situācija, ka 50% uzņēmumu pieder sankcionētai personai, 50% personai, kas nav iekļauts sankcijas sarakstos. Un kāpēc šo stāstu? Tādēļ, ka tikpat labi tas SIA1 varbūt arī jūsu klients. Un jums šajā te gadījumā ir būtiski, tādēļ arī jums ir būtiski noskaidrot to īpašumtiesību struktūru, lai saprastu, jo ja mēs paskatītos tīri izolēti, ja mums nebūtu tālāk zināms to, ka SIA2 pieder sankcionētai personai, tad mēs tikpat labi varētu pateikt
to, ka 75% pieder parastām personām, kas nav iekļautas sankciju sarakstos, un tikai 25% ir sankcionētai personai. Un tas, ka tie 25% tikai pieder, tam nav īsti tik būtisks, tam nav izšķirošas nozīmes, vai attiecībā uz SIA1 būs piemērojami šie te sankciju ierobežojumi. Tāpēc, vienmēr ir nepieciešams pēc iespējas dziļāk un plašāk izprast šo te īpašumtiesību struktūru. Kā es teicu, ir ne tikai īpašumtiesība, bet ir arī kontrolas kritērijas. Un šajā situācijā mums ir SIA3, kas pieder vienai fiziskai personai, kas nav iekļauts sankciju sarakstos, bet uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ir iekļauts sankciju sarakstos. Un līdz ar to mēs konstatējam to, ka sankcionēta persona kontrolē šo te uzņēmumu, un pat par spīti tam, ka vienīgais kapitāla daļa īpašnieks nav iekļauts sankcijās, sankciju ierobežojumiem tiks pakļauts šis te SIA3. Un šajā kontekstā, ja mēs paskatāmies, kādi tad mums ir tie kontrolas kritēriji, tie ir uzskaitīti visi Eiropas Savienības sankciju paraugu prakses materiālā. Un mums Latvijā arī pavisam nesen bija viens ļoti interesants gadījums, kur tieši bija šī situācija, kā es jums iepriekš rādīju, ar šo 50% īpašumtiesību aspektu. Un tātad tā situācija bija tāda, ka mums Latvijā bija viens uzņēmums, kuram piederēja helikopters, un tātad šeit uzņēmumam bija 2 kapitāla daļa īpašnieki. Abas divas bija juridiskas personas, bet zem šīm te juridiskajām personām tālāk jau slēpās pa vienai vai 2 sankcionētām personām. Un tā situācija bija tieši tāda, ka 50% piederēja sankcionētai personai pastarpināti caur uzņēmumu, un otru 50%, kas piederēja, tie nebija pakļauti sankcijām. Un uzņēmumam, kā sankcionētas personas kontrolē esošam uzņēmumam, tika iesaldēti līdzekļi, uzņēmums neveica nodokļu maksājumus, un tā rezultātā tika veikta piespiedu piedziņa, un šis te helikopters tika pārdots izsolē. Ko uzņēmums teica par šo te visu? Uzņēmums teica to, ka šī te sankcija piemērošana bija nepamatota, jo tajā brīdī vēl tajā konkrētajā situācijā tika vērtēta tieši šī te kontrola. Vai esot 50% īpašniekam, ir iespējams īstenot kādu kontroli. Un tātad konkrētajā gadījumā tiesa secināja to, ka šie 50%, neņemot vērā šo īpašumtiesību kritēriju, arī vienkārši 50% īpašumtiesības dod iespēju nepieļaut kaut kādus lēmumus, vai vismaz nodrošināt, ka uzņēmuma darījumi tiek veikti saskaņā ar šīs personas vēlmi. No tā var secināt to, ka nav obligāti jābūt 50. Iespējams, ka šo te kontroli, lēmumu nepieļaušanu var konstatēt arī ar zemāku šo te piederošo daļu skaitu. Konkrētajā gadījumā tika konstatēts to, ka ka šī lēmuma šo lēmumu bloķēšana izpaužas kā kontrole, faktiski kā šis te pirmais personai ir tiesības vai pilnvaras iecelt attiecīgās personas augstāko vadību. Un tādēļ, ņemot vērā šos te kontrolas kritērijus, ļoti noderīgi varbūt iegūt šos te sadarbības partneru statūtus. Nevienmēr tas būs iespējams, tas arī ir pilnīgi normāli, bet, ja ir tāda iespēja, tad šie statūti būtu jāiegūst, lai saprastu, kāda tad ir tā lēmuma pieņemšana konkrētajā uzņēmumā. Jo, kā es teicu, tikpat labi lēmums var bloķēt, var pielēmt attiecīgi
statūtos arī ar 40, 30 vai citu īpašumtiesību īpatsvaru. Un tādēļ var rasties situācija, ka tā tīri skatoties, šis īpašumtiesību kritērijs nav izpildījies, nav vismaz 50, bet personai ir iespējas bloķēt šo lēmumu pieņemšanu uzņēmumā, faktiski bloķēt uzņēmumu darbību, un tādā veidā tad šī kontrole var tikt īstenota. Vienmēr arī, kā jau mēs sapratām ar to, ka mēs pārbaudam uzņēmumu nosaukumu sankciju sarakstos, ar to ne tuvu nepietiek, jums ir jāvērtē, teiksim arī kā šajā gadījumā, vai šīs uzņēmuma amatpersonas pašas nav iekļautas sankciju sarakstos, un tādējādi sankciju ierobežojumi būtu attiecināmi arī uz to. Protams, arī, kā es teicu, īpašumtiesību struktūra, un ļoti noderīga var būt arī komercreģistra izdruka. Vēl sankciju, protams, izpētes nolūkos ir ļoti būtiski un ļoti noderīgi šie, kā jau es minēju, Eiropas Savienības sankciju paraugu praksa, kur ir daudz dažādi būtiski sankciju aspekti aprakstīti, kā arī ļoti noderīgs, tas gan es teiktu vairāk sektorālo sankciju kontekstā, ir šis Eiropas komisijas bieži uzdoto jautājumu palīga materiāls attiecībā uz šiem Krievijas mērķēto un sektorālo sankciju ierobežojumu interpretāciju. Un mēs esam izpētījuši klientu, tātad mēs esam pārbaudījuši, vai uz šo klientu ir attiecināmas mērķētās sankcijas, jeb šo aizliegums sadarboties ar to un pienākums iesaldēt šos līdzekļus, bet mums ir nepieciešams arī noskaidrot kaut kādas ierobežojumus attiecībā uz mūsu tām precēm, ko mēs vēlamies pārdot, eksportēt un tā tālāk. Viens no veidiem, protams, ir skatīties, izvērtēt šīs preces patiešo sankciju regulā, bet tādā gadījumā ir būtiski ņemt vērā, ka jūs atlasat aktuālo versiju, kas ir pēdējā, visaktuālākā. Šajā manā bildē tā nav pēdējā. Un tikai atlasot pašu pēdējo versiju, jūs redzēsiet, kāda ir šie ierobežojumi, kas ir spēkā esošie. Jāņem vērā arī to, ka pārsvarā, kad tiek pieņemta jauna sankciju regula, viņa arī varbūt nebūs šeit uzreiz pieejama, viņa nebūs konsolidētā veidā iekļauta šajā regula 833. Faktiski sākumā visticamāk, arī to pašu 19. sankciju paketi pieņemot, jums vispirms būs jāmeklē caur Eiropas Savienības oficiālo vēstnesi, un tikai pēc kāda laika jūs varēsiet tiešām strādāt ar šīm konkrētajām regulām. Tīri, lai iziet vēlreiz cauri, tātad šie īpašumtiesību un kontrolas kritēriji, mēs par to runājam tieši mērķēto sankciju ietvarā. Un tālāk mēs parunāsim tieši par sektorālajām sankcijām. Un, kā jau es teicu, viens no veidiem, kā pārbaudīt ierobežojumus uz preci, ir meklēt viņus pašā šajā regulas pielikumā, bet jāņem vērā to, ka pastāv vairākas regulas un Eiropas Savienības sankciju ietvaros būs vairākas regulas arī attiecībā uz to pašu Krieviju un Krievijas okupētajām teritorijām. Tā ir ne tikai 833, 269, 2014, bet ir arī atsevišķas regulas, atsevišķas līdz ar to sankcijas, kas attiecās tieši uz Krimu un pārējiem okupētajiem reģioniem. Tāpatās arī jāņem vērā to, kā es minēju, tai pašai arī Eiropas Savienībai ir arī korupcijas sankciju režīms, kas ir vēl pavisam cita regula.
tomēr šie ierobežojumi būs līdzīgi. Nu, un, ja mēs paskatāmies šobrīd uz to korupcijas sankciju režīmu, jeb šo korupcijas sankciju regulu, kas mums ir, tad mēs redzam arī to, ka liela daļa no šiem personāžiem ir saistīta ar Krieviju. Nu, tas nozīmē to, ka mēs piegādājam uz Krieviju kādas, pieņemsim, detaļas. Nu, mums nepietiks ar to, ka mēs pārbaudīsim šo te personu tikai šajā un šajā regulā. Protams, tas ir viens no veidiem, kā mēs varam meklēt ierobežojumus. Mēs vienkārši atveram pilnu šo te regulu, un tad pati regula, paš šīs regulas pielikumos jau būs iekļautas tās preces, uz kurām attiecas kaut kādi ierobežojumi. Nu, un ja mēs paskatāmies, tad jūs varat vienkārši ar Ctrl+F, ar meklēšanu, rakstīt šo te preču kodu, un tālāk jau jūs redzēsiet, vai pastāv kādi ierobežojumi vai nē. Vienīgais meklējot kaut kādus ierobežojumus attiecībā uz precēm tikai pēc preču koda, jāņem vērā arī to, kā šie kombinētās nomenklatūras, jeb muitas kodi, kādā veidā viņi tiek veidoti. Un jāpaturprātā, ka pamatā ir 4 cipari, un tad iet atstarp, un atkal aiziet 4 cipari, un jāņem vērā šīs atstarpes, jo, ja jūs rakstīsiet bez atstarpēm, tad, piemēram, arī šo te kodu 321511, jūs vienkārši viņu neatradīsiet, jo ir jāievēro šīs te atstarpes. Tāpat tās arī jāņem vērā citas īpatnības, kas saistītas ar šo te meklēšanu, ir jāņem vērā arī pie preču kodu norādītā preces specifikācija, kā arī tikpat labi šis te, piemēram, 3215, viņam tikpat labi tālāk varētu sakot nevis 2 viennieciņi, bet 2 nulītes. Nu, un ja mums tālāk pēc preču koda aiziet nulītes, tas nozīmē to, ka visa šī te plašā preču kategorija ir pakļauta sankcijām. Tāpēc tas arī jāņem vērā. Es nevarēšu pateikt precīzi, tieši kādēļ šādā te veidā regulātie kodi tiek iekļauti, bet ir dažādas situācijas, dažādas šīs te preces, un dažām precēm tiek norādīti tikai pirmie 4, pirmie 2 kodi, cipari no šī te koda. Savukārt citām, kā es teicu, seko vēl tālāk nulītes. Nu, attiecīgi tam ir jāpievērš uzmanība meklējot šos te ierobežojumus, kas ir. Vēl viena alternatīva, protams, ir arī valsts ieņēmuma dienesta integrētā tarifu vadības sistēma, kur arī jūs varat iekļaut, uz kurien jūs eksportējat preci, iekļaut šo te preču kodu, nu, un tālāk jau jums potenciāli parādīs tos ierobežojumus, kas ir attiecībā uz šo te preci. Un noteikti attiecībā uz precēm ir jāņem vērā, kāda tad, no kurienes šī te prece, vai viņa vispār tajā valstī tiek ražota, uz kurieni viņa tiek sūtīta, vai tam ir vispār kāda loģika. Nu, piemēram, nebūtu loģisks kokmateriāla eksports no Saudarābijas, jo tur ir tūkstnesis, tur mežu nav. Vai būtu loģisks alkohola eksports uz turieni? Arī diez vai, jo tā ir musulmaņu valsts. Līdz ar to ir jāskatās arī ne tikai uz pašām precēm, kāda viņām ir ierobežojumi, bet arī kontekstā uz kurieni un kāda ir vispār tā loģika šim te ceļam. Veicot šo izpēti, praktiski jau tiks izmantotas tās pašas tehnikas un metodas, kas arī līdzekļu legalizācijas gadījumā. Tiks izmantotas čalas kompānijas, viltot dokumentu un tā tālāk. Bet vērtējot šīs te preces, jāpaturprātā arī to, ka ir preces, kuras nav pieļaujams vispār pat tranzītā vest cauri Krievijai, piemēram, tās pašas militāri divējādi pielietojumi preces,
teorētiski jūs viņus drīkstat to pašu Kazahstānu vest, bet realitātē pirmkārt būs izaicinājums saņemt eksporta atļauju, no otrs tas, ka jums vēl būs jāpadomā, kā viņu tur nogādāt. Jo tiklīdz kā prece iebrauks Krievijā, tas automātiski uzreiz būs sankciju pārkāpums. Jāpievērš vienmēr arī noteikti tam, kā ir sastādīti kā tiek sastādīti un kā tiek uzglabāti dokumenti, arī šie preču piegādes dokumenti tieši sadarbības līgumi, kā arī attiecībā uz pašām precēm, ir jāskatās, kādas tās ir preces, vai tās ir iespējams pārveidot, un vai tās par līdzīgas sankcionētām precēm. Tāds varbūt ne ideālākais, bet viens tāds diezgan vienkārši piemērs ir leduskapi. Teiksim, leduskapis skaitās kā luksus prece. Jūs viņu varat sūtīt, uz Krieviju, teiksim, tā vērtība ir 200 eiro. Ja leduskapis maksā 1000 eiro, tad tā ir luksus prece. Leduskapi jūs turien nedrīkstat vest. Bet 200 eiro vērto leduskapi jūs drīkstat. Tagad iedomājamies, mēs izjaucam leduskapi, kas ir viena no galvenajām sastāvdaļām. Tas ir kompresors. Kompresors mēs varam uz Krieviju vest? Nevaram. Un tas sanāk tā situācija, ka, teiksim, ir preces, ko drīkst vest uz Krieviju, bet tai pašā laikā tās preces ir iespējams, viņas satur kādas detaļas, vai viņas ir iespējams viegli pārveidot, un līdz ar to šis risks arī ir jāpatur vērā un jāanalizē vēl sīkāk tādos gadījumos, kas tad ir mums šis sadarbības partneris. Piemērs par leduskapiem ir ļoti teorētisks, bet, manuprāt, labs piemērs kā tāds, lai paskaidrotu šo būtību. Un labi, ja mēs esam pārbaudījuši šo darījumu partneri mērķēto attiecībā uz mērķētajām sankcijām vai sadarbības partneri kā tādu drīkst sadarboties, un mēs esam pārbaudījuši arī to, ka šīs preces drīkst vest, tad mēs esam pārliecināti, Eiropas Savienības regulējums to neliedz darīt. Tomēr vienlaikus ir jāpatur prātā, ka Eiropas Savienības sankcijas jau nav vienīgās arī, kuras mums ir jāievēro. Ir arī ANO un mūsu nacionālās sankcijas. ANO sankcijas jau ir pārņemtas mūsu tiesību aktos, bet mums ir arī tāda lieta kā nacionālās sankcijas. Un nacionālās sankcijas tagad tikko arī septembrī ir kļuvušas nedaudz vēl pat plašākas. Un tad pa mūsu tām nacionālajām sankcijām runājot, tad tās ir tikai mērķētās sankcijas, jeb tās sankcijas, kas paredz līdzekļu iesaldēšanas pienākumu. Un pirmās mūsu nacionālās sankcijas man nezinām iemeslu dēļ, mēs pieņēmām 17. gadā pret 2 fiziskām personām un 1 juridisko personu, kas ir saistīta ar Ziemeļkoreju. Tas arī ir viss mūsu nacionālo sankciju režīms kopš 17. gada. Un tagad 25. gadā mēs mums Latvija ir ieviesusi arī jaunu nacionālo sankciju režīmu, kas būtu tieši vērsts pret Krieviju. No vienas puses šādi rīkojās daudzas Eiropas valsts, uzturot savus nacionālos sankciju sarakstus, arī tā pati Polija, piemēram, viņiem arī ir nacionālās sankcijas, kas paredz šos līdzekļu iesaldēšanas pienākumu, bet, manuprāt, šāda rīcība nav īsti laba, jo pirmkārt mēs tomēr esam Eiropas Savienība, un tas, ka ja viena valsts sāk sankcionēt vairāk nekā otra, tas rada zināmu neskaidrību. Un otrs ļoti būtisks apstākļus ir arī tas, kādas meklēšanas sistēmas tiek izmantotas, jo nevienmēr jau arī mēs izmantojam finanšu izlūkošanas dienestu uzturēto sankciju meklētāji. Bieži vien ir citi risinājumi tām pašām bankām, finanšu iestādēm, WorldCheck un tādas datubāzes. Un iespējams, ka šīs
lielās ārvalstu datubāzes, viņas neņems vērā tās mūsu nacionālās sankcijas, kas tiek noteikts. Mūsu šis jaunais sankciju režīms būs tieši orientēts uz tām personām, kas nav iekļautas Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Tāpēc no vienas puses varbūt ideja nav tik slikta bijusi, bet jāņem vērā to, ka tas arī zināmas problēmas var radīt jau mūsu esošiem uzņēmumiem, kas iespējams izmanto citas datubāzes līdzinējiem sankciju pārbaudēm. Šajā sakarā gan jāatzīst to, ka Finanšu izlūkošanas dienas sankciju meklētājs, viņš ir diezgan labs no tā viedokļa, ka jūs varat uzreiz nonākt pie konkrētās regulas, ar kuru ir ieviesti šie ierobežojumi pret konkrēto personu vai precēm. Bet visādi citādi, ja mūsu šis Krievijas sankciju režīms kļūs arvien aktīvāks, tad viņš noteikti, nevis aktīvāks, bet tiešām tiks papildināts ar reālām personām, uz ko tiks attiecināmas sankcijas, tad vispirms būs droši vien jāiztestē lielās datubāzes, bet, cik es esmu testējis attiecībā uz šiem ziemeļkorejiešiem, ko Latvija ir sankcionējusi, tad īsti es vēl neesmu konstatējis, ka kāda lielā datubāze teiktu to, ka jā, tiešām Latvijā ir noteikts sankcijas pret šīm personām. Un ne tikai mūsu Latvijas nacionālās, bet arī šīs OFAC ASV ārvalstu aktīvu kontrolas biroja noteiktās sankcijas mums ir jāievēro. Viņas Latvijā tiek ievērotas publiskā iepirkuma un finanšu sektorā. Un pamatā jau tas galvenais pienākums, tā galvenā nepieciešamība mums ievērot šīs ASV sankcijas ir tā, lai mēs saglabātu šo piekļuvi ASV finanšu sistēmai. Jo ASV tādā ziņā ir visai unikāla visā pasaulē, pamatā visā pasaules finanšu infrastruktūra balstās uz amerikāņiem. Tāpēc amerikāņiem diezgan spēcīgi arī ietekmēšanas mehānismi, un viens no tādiem piemēriem ir tāpat ABLV banka, kur amerikāņi pēc būtības viņiem Patriot Act pieļauj faktiski tādu kā iekļaušanu melnajā sarakstā, kas nozīmē to, ka šajā melnajā sarakstā iekļautās finanšu iestādes ar viņām nedrīkst sadarboties amerikāņu uzņēmumu. Un, ja mēs paskatāmies, kā darbojas visi starptautiskie norēķini, tad bez ASV korespondentu banku iesaistes ir principā tā darbība neiespējama. Protams, ir ne tikai šie ierobežojumi, ko var vērst pret finanšu nozares uzņēmumiem, bet pastāv arī šis risks tikt iekļautam sekundārajās sankcijās, kas nozīmē to, ka ja jūs sadarbojaties, teiksim, ar ASV sankcijās iekļautu personu, tas nozīmē to, ka ASV tikpat labi arī uz jums var šīs sankcijas pēc tam attiecināt. Un tam jau būs, protams, tālāk, kā es saku, problēmas ar bankām, finansēm un tā tālāk. Tāpēc, kaut arī Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas nebūtu piemērojams, tomēr ir jāņem vērā arī šie ar ASV sankcijām saistītie riski. Un vienkārši tīri praktiski iespējams jums nebūs, kas apkalpos jūsu šos darījumus, šos maksājumus ar konkrēto sadarbības partneri. Kā arī ASV sankciju gadījumā, šie gan noteikti būs ļoti reti gadījumi, bet jāpatur prātā to, ka ASV var būt arī noteikti licencēšanas ierobežojumi un pienākumi, ja tiek eksportētas
noteikti veidā ASV tehnoloģijas un ierīces. Tāpēc, ja jūs nodarbojaties arī ar kādu īpaši advancētu ASV ražota ekipējuma iekārtu eksportu, tad noteikti ir jāpievērš uzmanība arī tam, kādi tad vispār ir šie te ierobežojumi no ASV skatu punktu. Un tad, ja mēs runājam par sankcijām, tad noteikti arī vajadzētu apskatīt tos vispopulārākos un būtiskākos veidus, kā tad sankcijas tiek apietas. Un, manuprāt, viena no visizplatītākajām metodēm, protams, ir šis te paralēlais imports vai preču izcelsmes valsts slēpšana. Ļoti aktuāli tas, protams, mums ir ar koksni, kuru mēs lielos apjomos importējām no Krievijas, Baltkrievijas, un tagad pēkšņi esam ļoti lielos apjomos sākuši importēt no Kazahstānas, Kirgistānas, kur, es neteiktu, ka koki ir tikai parkos, bet viņu tas apmērs ir ļoti maz, tur ir kādi 4-5% kopējās valsts teritorijas no kokiem. Un tas sanāk to, ka mēs valsts ar daudz ievērojamāku šo mežu platību importējam. Protams, šie te gadījumi, šī te statistika dod pamatu domāt to, ka patiesībā jau šie te koki ir nākuši no Krievijas. Ir bijis arī viens, ja nekļūdos, Igaunijā šis te gadījums bija, kad bija mēģinājums importēt no apvienotajiem Arābu Emirātiem šos te koksni, bet tur to nebija grūti droši vien atklāt, ņemot vērā to mežu platību apvienotajos Arābu Emirātos. Protams, arī ļoti izplatīts veids ir preču muitas kodu vešana, kur mēs vienas preces nodēvējam par citām, un patiesi varbūt, kad viņas ir sakrāmētas, skatoties no malas, nav iespējams noteikt precīzi, kāds tad ir šis te īstais preču muitas kods, un nepieciešams sīkāk apskats, un tikai sīkāks apskats analīzes rezultātā ir iespējams noteikt to, ka šis te preču kods ir pareizi piemērots. Šajā kontekstā arī jāatzīst to, ka ir arī gadījumi, kad rodas strīds ar valsts ieņēmumu dienestu par preču muitas kodu atbilstošu vispareizāko klasifikāciju. Un tad šie te procesi bieži vien ilgst, ja tiek lūgts šis skaidrojums starptautiskajai muitas organizācijai, bet kur atbildi iespējams kaut kur pusgada laikā var sagaidīt aptuveni. Bet jāpaturprātā to, ka šādu te gadījumu ir, un tāpēc mazāk būtiski varbūt, tīpaši, ja jums ir preces, kas ir ļoti līdzīgas sankcionētām, tad savākt kārtīgu pamatojumu visu tā, lai pie pirmā jautājuma jūs varētu paskaidrot to, kāpēc ir šāds te muitas kods un kāpēc tieši šāds un ne citādāks. Vienkārši jūs sev aiztaupīsiet laiku un arī līdzekļus. Un kā jau es minēju, arī, protams, kriptoaktīvi ir ļoti izplatīti ne tikai parastiem norēķiniem ar Krieviju, bet arī pašai šai sankciju apiešanai. Un vismaz kamēr mums nav nekādu tādu ierobežojumu norēķiniem vispār, ar kriptoaktīviem būtu jāņem vērā, tomēr jāizvērtē, kādus kriptoaktīvus mēs izmantojam norēķiniem. Jo es pilnībā saprotu to, ka tā var būt arī vienkārši pilnīgi normāla un legāla nepieciešamība norēķināties kriptoaktīvos, pat pieņemot, ka nav nekādas sankciju apiešanas, bet tomēr, pat ja tiek veikta norēķini par legālām precēm, pakalpojumiem ar sadarbības partneriem, kuriem drīkst strādāt,
Tomēr ir jāpievērš uzmanību, jāpadomā, kādos kriptoaktīvos mēs tad veicam šos norēķinus, jo, ja mēs veiksim norēķinus kriptoaktīvos, kas ir uz privātumu vērst, piemēram, Monero vai Zcash, tas nebūs tāds. Tas būs noteikti tāds trakns, sarkanais karoks gan kriptobiržai, gan arī bankai, kur jūs tālāk vēlēsieties nosūtiet šos te līdzekļus. Tā jau nav Krievija, kas ir aizsākusi aktīvu kriptoaktīvu lietošanu sankciju apiešanai. Tas jau sen ir noticis to jau sen veids gan Irāna, gan ļoti aktīvi Ziemeļkoreja. Tā kā skatīsimies, kā tas attīstās nākotnē, kā tas attīstīsies arī tālāk. Noteikti arī nevajadzētu izmantot kaut kādus kriptomikserus un tādas lietas, jo tas jebkurā gadījumā ir ļoti aizdomīgi. Un arī tā saucamais preču tranzīts, kad preces it kā dodās uz to pašu Kazahstānu tranzītā caur Krievijai, bet realitātē tās preces nemaz netiek līdz Kazahstānai. Tā piekaba paliek ar visām precēm kaut kur pa vidu Krievijā. Tādi gadījumi arī ir. Arī ļoti interesants arī veids, kas gan attiecās vairāk uz naftu. Tā ir kuģu pārkraušana jūrā, nevis kuģus atvainojos, bet naftas vai naftas produktu pārkraušana jūrā no viena kuģa uz otru. Un šī ir ļoti izplatīta tehnika, kad brauc divi kuģi. Katram kuģim ir sava GPS sistēma, kas mēs varam atvērt tur marine trafiku vai kādu citu pakalpojumu sniedzēju, kas tieši parāda, kur atrodas, kāda ir kuģu kustība. Līdzīgi kā mēs lidmašīnas varam apstīties, tāpatās mēs varam arī kuģis apskatīties. Tātad katrs kuģis raida šo savu signālu par atrašanās vietu, iegrimi un daudz citus datus. Bet parasti, kad notiek šāda te naftas pārkraušana uz citu kuģi, tad šis te vai viens vai abi divi kuģi vai izslēdz pavisam ārā šos te raidītājus, vai arī manipulē ar tiem tā, ka faktiski mēs skatoties šajās sistēmās, redzam, ka kuģis it kā būtu pavisam vairākus kilometrus pavisam citā vietā. Kā tad tas notiek? Tātad brauc divi kuģi, viens otram pretī, viens izslēdz šos te raidītājus, vai abi divi izslēdz, tālāk viņi nostājās blakām, turpatās jūrā pārsūknē šo te naftu, un brauc tālāk kaut kur šo te naftu jau iespējams ieved kā pavisam citas izcelsmes naftu un mierīgi pārdot to. Protams, šādai te pārkraušanai jūrā ir arī legāli, protams, iemesli, bet bieži vien tas ir tiešām saistīts tieši ar šo te sankciju apiešanu. Tāds viens no legālām nepieciešamībām šādā te veidā pārkrautu kravu ir tīri tas, ka, teiksim, viens kuģis ir lielāks, kas var ieiet dziļākās ostās, savukārt otrs kuģis ir mazāks. Tā ir pilnīgi normāla padarīšana šajā te biznesā, bet vienlaikus, ja tomēr notiek šīs te manipulācijas ar izsakošanas iekārtām, tad ir skaidrs to, ka visticamāk kaut kas tur nav labi. Tā kā tas bija no manas puses viss, ko es jums šodien gribēju izstāstīt par tām aktualitātēm iekšējās kontrolas sistēmā un arī to, kas vispār mums notiek normatīvā regulējuma līmenī. Varbūt ir kādam kādi jautājumi, kāda tēma, ko gribam aprunāt, varam rakstīt čatiņā. Nezinu, vai jums ir pieejams šobrīd mikrofons, bet čatam noteikti, ka vajadzētu būt pieejamam.
Laikam jau jautājumu nebūs, bet jebkurā gadījumā, ja jums interesē vairāk šī te AML un sankciju tēma, mums oktobrī sākās, ja nekļūdos, 10 lekciju cikls, kur mēs apskatīsim tā nedaudz sīkāk gan pašu iekšējās kontrolas sistēmu, gan sankciju regulējumu, gan arī datu aizsardzību, kriptoaktīvus un visas lietas, principā, kas ir svarīgas un būtiskas labai iekšējās kontrolas sistēmai. Kā arī droši varat sazināties ar mani patiešo. Mans e-pasts ir viktors.nikitins@bdo.lv vai arī vienkārši info@bdo.lv. Tā kā paldies jums par šodienas sarunu lekciju un tad tiekamies kādu citu reizi. Paldies!